Raidījumā Biznesa attīstība parādīsim IT ofisa atklāšanu, ielūkosimies Latvijas ražotnēs, uzzināsim par aprūpes centra darbību, kā arī parādīsim veselības veicināšanas risinājumus. Mēs esam Vācijas IT uzņēmums, saucas QBeyond, kas Latvijā jau ir 5 gadus. Tad 5 gadus atpakaļ mēs atveram šeit ņiršo centru, un pa tiem 5 gadiem mēs attīstījāmies krietni pamatīgi no 5–7 cilvēkiem tagad uz 80. Mēs šodien svinam 3 lietas. Pirmkārt, jaunais ofis, otrkārt, 5 gadus mūsu birojam, un trešais notikums ir jaunais Cyber Security Defense Center, kas arī tiek atvērts šodien. So QBeyond is an IT service provider operating in 4 countries. And mainly Germany, Latvia, Spain and India. So what is QBeyond doing? We're doing mainly 2 things for our clients. The first part is we help clients to enhance their business models through technology. And if we have done this, we run it in a resilient way. And we are focusing on 4 or 5 topics. One is cloud. The other one is cloud operations, then applications, mainly Microsoft and SAP. Then security, AI. This is what we do for our clients. We do it mainly for German clients. As for now, we have a strategy to do it more Europe-wide. For now, we do it in Germany, and we operate in an international team out of Germany. I'm very, very proud. It's very, very good to see how the team has developed, also in size and also in skills. We will progress in our journey and make Latvia, or the Latvian team, an important hub, operational hub for QBeyond. A few years ago, when we talked about CDC, SOC, people didn't know, what is that? Well, even in our days, people might struggle a little, but when we say it's a cyber defense center, it's a security operations center, it's like, okay, that makes kind of sense. But why does it make sense? So when we look into the economy, when we look into what is happening around us, I do not need to tell you about the political situation. What we see, and we are a digitalization company, so our main business is helping our clients surviving the digitalization jungle. So unfortunately, this is not only about doing great stuff like building SAP stuff, application sites, etc. It comes with that some bad guys are trying to attack these infrastructures. So that's more or less the answer why we are doing security, because we need to protect from state actors. We need to protect from, look into AI. It's so easy to abuse AI for attacking some infrastructures. When I joined the company, I was asked to get into the next stage with cybersecurity, and one essential part is the Cyber Defense Center here in Riga. And this is just one of the cyber defense centers of an ecosystem. So we want to protect our clients, our companies 24 hours, 7 days a week. Mēs esam PPR un iglu zīmols. Mums ir 2 uzņēmumi vienā. Mums ir viena puse, kas ir industriālā polietilēna putu ražošana, kur mēs ražojam putu būvniecības nozarei un iepakojumu materiāliem. Un otra daļa, kas ir iglu, tas ir atsevišķs zīmols, kas ir uzņēmumi iekšā, un tur mēs ražojam bērnu attīstības blokus, kas ir attīstošie bērnu bloki, un ar to mēs esam zināmi jau visā pasaulē. PPR ražo apakšklājus un pakojamos materiālus, kas ir ilgspējīgi un pārstrādājumi. Atgriezumi, kas rodas ražošanas procesā, tiek pārstrādāti atkal granulā, ko mēs varam iestrādāt, veidojot jaunu materiālu ekstrūderā. 10 gadus atpakaļ ir dibināts uz šīs industriālas bāzes iglu, kas ir mīkstie rotaļu bloki, un jau 10 gadu laikā mēs esam izauguši līdz pasaules līmeņa zīmolam un esam jau pieejami vairāk nekā 30 valstīs. No Latvijas līdz Kanādai, Amerikai un pat Austrālijai. Mūsu viens no galvenajiem mērķiem ir parādīt, kad mēs varam saražot kvalitatīvus produktus un padarīt to vidi bērniem attīstošu, radošu un arī veidot ilgspējīgus produktus, jo polietilēna puta ir pilnībā pārstrādājumā atšķirība no poliuretānu blokiem, kas nav pārstrādājumi. Mūsu nozares darbības specifikas izaicinājums ir
kvalitāte, kur katra vīle, katrs ir ļoti pārbaudīts, svarīgs, drošs pēc tam lietošanā bērniem. Tā kā tas ir roku darbs pārsvarā, tad ir ļoti nepieciešams kvalificēts šuvēju darbs. Un patiesībā šeit jau tieši satiekās modernās tehnoloģijas ar amatniecību, ja, un tā ir top mūsu produkts. Mēs lepojamies ar to, ka visus produktus mēs ražojam šeit, Ziemeļlatvijā, Valkā. Mēs esam arī lielākais darba devējs šeit reģionā un visu produktu ciklu no dizaina līdz polietilēnu pultu ražošanai, līdz šūšanai un gala produktam mēs visu paši šeit ražojam un paši kontrolējam. Tāpēc tā kvalitāte ir nesalīdzināmi labākā un mēs esam tāds premium produkts arī pasaules līmenī. Igloo Softplay no rūpnieciskās ražošanas līdz izturīgāko mīksto putu kluču izstrādei bērniem. ICS Steel ir metāla virsmu apstrādes un pārklāšanas uzņēmums, kas darbību aizsāka 22. gadā. ICS Steel ir latviešu uzņēmums, kas piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus, nodrošinot konkurētspējīgu cenu. Ražotnē regulāri notiek ražošanas iekārtu papildināšana un jaunu iekārtu uzstādīšana. Mēs nodarbojamies ar metāla virsmas apstrādi. Mūsu klients ir pilnīgi jebkurš metāla apstrādes uzņēmums. Jebkurš uzņēmums, kurš ražo vai kā savādāk nodarbojās ar metāla apstrādi, ir mūsu klients. Uzņēmums ICS Steel piedāvā sekojošus pakalpojumus. Elektrocinks, nerūsējošā tērauda elektropulēšana, nerūsējošā tērauda kodināšana, alumīnija anodēšana dažādās krāsās, kā arī tērauda melnā oksidācija. Mūsu tagad termiņš ir, kuru mēs cenšamies ievērot un praktiski vienmēr arī ievērojam, ir 5 darba dienas. Tad cinkošana mums ir pilnīgi noteikti Baltijā vislielākā un visjaudīgākā līnija ar visplašākām iespējām. Mēs dienā varam vienā maiņā apstrādāt aptuveni 5 tonnas klientu detaļu. Šobrīd mums ir 2 veidi cinka finišs. Viens ir dzeltenais cinks un zilais cinks, ko mēs piedāvājam, bet es teikšu, ka uz gada beigām būs arī 3. variants, būs melnais cinks pieejams. Elektropulēšana kā tāda mums ir nepieciešama pārsvarā pārtikas rūpniecība, naftas rūpniecība vai arī visājās pārējās nozarēs, kurās jums ir vajadzīga ļoti gluda un ļoti tīra virsma, atbrīvot no oksīdiem, visādiem piesārņojumiem, netīrumiem, blakus metāliem. Elektropulēšanas laikā virsma tiek nogludināta, kas pēc tam jums atvieglo to tīrīt, kā arī mikrobiem un visiem pārējiem apgrūtina ceļu pie tās pieķerties, līdz ar ko viegli notīrīt. Un arī, protams, uz vizuāli estētika ļoti skaisti pēc tam izskatās, spīdīgs, skaists. Nerūsējošā tērauda kodināšana pārsvarā tiek izmantota pārtikas rūpniecībai. Ko mēs darām? Mēs saņemam no klienta detaļu, mēs viņu attaukojam, laižam iekšā vannās, nokodinam 2-3 stundas un saņemam ārā ļoti skaistu, tīru, viendabīgu produktu, ko jau tālāk klients izmanto pēc saviem ieskatiem. Tā kā ICS Steel attīstās diezgan spēcīga alumīnija anodēšanas virzienā. Baltijas valstīs, es domāju, ka mēs būsim vieni no spēcīgākajiem tieši alumīnija anodēšanā. Mēs esam izveidojuši jau 40 metrus garu, 3 metrus platu alumīnija anodēšanas līniju, kurā ir daudz un dažādi krāsu opciju un daudz un dažādu finišu opciju. Sākam strādāt sākot ar aviāciju, pārtikas rūpniecību, celtniecību, dizaina lietas, medicīna, mājām fasādes, logi. Spējam apstrādāt detaļas, kas ir līdz 3 metru garumam. Uzņēmēji, ja tev ir nepieciešama kvalitatīva virsmas apstrāde, ja tev ir nepieciešama saprātīgi termiņi un adekvāta cena, griezies pie ICS Steel. ICS Steel tev palīdzēs. ICS Steel – augsta kvalitāte, precizitāte un inovatīvas tehnoloģijas. Hospice māja ir ārstniecības iestāde, kas nodrošina paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīves vietā. Hospice māja sniedz veselības, sociālo, psiholoģisko un garīgo aprūpi. Mūsu klientiņi ir nedziedināmi slimi cilvēki, kuri mūsu aprūpē nonāk ar ārstu koncīlijas slēdzienu. Un no 2024. gada 1. janvāra šis ir valsts apmaksāts pakalpojums, brīnišķīgs pakalpojums, jo līdz tam cilvēkiem, kuri mīra, kuriem bija veselības problēmas, nebija iespējas šādu pakalpojumu savā mājā saņemt. Pakalpojumu var saņemt cilvēki, kuriem ārstu koncīlijas ir lēmis, kā medicīna vairāk nevar palīdzēt,
un ir viņiem nepieciešama paliatīvā hospisa aprūpe dzīvesvietā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir palicis ne vairāk kā 6 mēneši dzīvot. Mums ir 5 dežūrējošās mobilās komandas, kuras kopā ar aprūpētājiem mediķi dodās izbraukumu vizītēs pie pacientiem uz mājām. Tiek nodrošināta dažāda veida palīdzība, tā ir gan sistēmas uzliek, ja ir nepieciešams, tā ir izgulējuma aprūpe, dažādu brūču aprūpe, medikamentu ievadīšana, viss iespējamais, ko mēs vien varam iedomāties, kādas var būt problēmas, ja cilvēkam jau ir mūža nogalē un ja viņš ir palicis uz gultas. Hospisa aprūpes komandas mērķis ir novērst vai mazināt slimības radītās sāpes. Aprūpes laikā prioritārs ir pacienta komforts, dzīves kvalitāte un individuālās vajadzības. Mobilā komanda brauc kopā ar mediķi, nodrošina gan veselības, gan sociālās aprūpes plānu. Ir arī klienti, pie kuriem mēs dodamies individuāli. Tajās reizēs mēs apmācam tuviniekus, kā pareizi aprūpēt guļošu cilvēku. Mēs arī piedalāmies ikdienā, ja cilvēki paši netiek galā ar šo te aprūpi, jo ļoti bieži vien guļoši cilvēki ir smagi un nespēja palīdzēt, un tad ir jāpiedalās, protams, ar lielāku apjomu un biežāk aprūpē nekā cilvēkam, kurš spēja pārvietoties un piedalīties savā aprūpē. Mēs kā sociālā uzņēmuma hospisa pakalpojumu nodrošinātāji aicinām tuviniekus neciesties līdz pēdējiem brīdim, nemēģināt risināt smagas sadzīves situācijas pašu spēkiem, jo ir iespēja saņemt profesionālas komandas palīdzību, hospisa aprūpes komandas palīdzību jūsu dzīvesvietā, kas būs pielāgota tieši jūsu mirstošā tuvinieka vajadzībām un saskaņot ar jūsu kā tuvinieku iespējām. Hospis māja – augstas kvalitātes hospisa aprūpe dzīvesvietā. EJ Transports piedāvā pasažieru pārvadājumus un sūtījumu piegādi starp Latviju un Eiropu. Dotajā brīdī braucieni notiek uz Lietuvu, Poliju, Vāciju, Nīderlandi un Beļģiju. EJ Transports piedāvā arī grupu braucienus Latvijā vai uz citām valstīm Eiropā. Mēs nodarbojamies ar pasažieru pārvadājumiem un sūtījumu piegādi starp Latviju un Eiropu. Savu darbību mēs esam uzsākuši 2012. gadā ar mērķi radīt pakalpojumu, kurš pielāgojas tieši cilvēku vajadzībām, nodrošinot ērtu pārvadājumu pakalpojumu gan pasažieriem, gan sūtījumiem. Mūsu klienti ir cilvēki, kuri dodas gan darba, gan ģimenes, gan atpūtas braucienos. Pasažieri, kuriem ir nepieciešams pārcelties ar visu iedzīvi vai ceļot kopā ar mājdzīvniekiem, nosūtīt personīgās mantas vai dāvanas, kā arī mūsu pakalpojumus izmanto uzņēmēji, kuriem ir nepieciešams nosūtīt nelielas kravas no adreses līdz adresei. Mēs koncentrējamies uz klientu vēlmēm, piedāvājot pārbraucienus kopā ar bagāžu bez pārsēšanās līdz galamērķim. Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, mēs izrakstīsim kvīti, gan var veikt pārskaitījumu, gan var norēķināties uz vietas ar bankas karti. Tas ir ļoti ērti. Savus maršrutus mēs sastādām pēc pieprasījuma uz konkrēto datumu. Ar visiem maršrutiem, izbraukšanas datumiem var iepazīties mūsu mājaslapā, kur arī ir iespējams aizpildīt pieteikuma formu, kā arī citos sociālajos tīklos. Facebook un Google var atrast mūsu kontaktus, kā arī iepazīties ar klientu atsauksmēm un novērtējumu par mūsu darbu. Cilvēki arvien biežāk izvēlas individuālu transportu, kas pielāgojas tieši viņu grafikam, lokācijai, jebkurā diennakts laikā. Tāpēc mūsu uzņēmums viņiem ir ļoti liels atvieglojums. Mūsu komandā ir laipni un atsaucīgi šoferi, kā arī pretīm nākošu operatori, kuri spēs vienoties par jums izdevīgākiem izbraukšanas un piegādes datumiem. Mūsu klienti novērtē personīgo attieksmi un laipnu apkalpošanu. Un mēs ticam, ka katrs klients ir īpašs un katrs sūtījums ir svarīgs. Man EJ Transports nav tikai kā darbs, bet arī sirdslieta. Es EJ Transportā strādāju jau aptuveni gadu. Mēs pārvadājam sadzīves tehniku, sadzīves preces, sūtījumus, mazos sūtījumus, mīļus dzīvniekus. Es cenšos, lai cilvēki justos droši mūsu brauciena laikā. Tieši tāpēc EJ Transports ir drošs un uzticams un vienmēr gatavs palīdzēt. EJ Transports – drošs ceļš ir tad, kad tu zini, kas tevi ved.
Miega slimību centrs ir šaura profila privātklīnika ar multidisciplināru pieeju dažādu miega traucējumu ārstēšanai. Visbiežāk tie ir pacienti ar tādiem traucējumiem kā krākšana, miega apnoja un bezmiegs. Šogad klīnika ir ieguvusi jaunas plašākas telpas Skandu ielā 7 Imantā, kur ērti var nokļūt gan ar sabiedrisko transportu, gan ar automašīnu. Klīnikā konsultē ārsti ar lielu pieredzi tieši miega medicīnā. Miega slimību centrs piedāvā dažādu miega traucējumu diagnostiku un ārstēšanu kopš 2006. gada. Miega slimību centrs sniedz plašu spektru maksas pakalpojumu miega traucējumu jomā un tādus valsts apmaksātus pakalpojumus kā miega polisomnogrāfija, miega latentuma tests, miega poligrāfija, kapnogrāfija un asinsgāzu analīze. Miega polisomnogrāfija ir miega diagnostikas zelta standarts. Tā notiek klīnikas laboratorijā visas nakts garumā. Pacients ierodas uz klīniku vakarā, māsiņa pacientu sagaida, iepazīstina ar procedūras gaitu, piestiprina sensorus dažādu parametru fiksēšanai un pacients dodas gulēt. Visu nakti diagnostikas procesam no blakus kabineta seko līdzi miega māsiņa, kura savā ekrānā redz gan visus parametrus, gan arī pašu pacientu caur speciālo infrasarkano kameru un dzird pacientu pateicoties kamerā iebūvētajam mikrofonam. Pateicoties vismodernākiem Vācijas ražotāja Lovenstein polisomnogrāfiem, pacients var arī sarunāties ar māsiņu, neizkāpjot no gultas. Ja ir nepieciešams veikt miega latentuma testu, tad tas notiek pa dienu. Telpa tiek aptumšota, pacientam tiek piestiprināti dažādus parametrus fiksējošie sensori un izmeklējums var sākties. Kapnogrāfijā ir izmeklējums, kad ir nepieciešams noteikt ogļskābās gāzes līmeni asinīs. Procedūra ir nesāpīga, jo notiek caur ādu, stiprinot speciālos sensorus uz auss lipiņas vai pieres. Ja pēc diagnostikas veikšanas ir nepieciešams uzsākt CPAP terapiju, tad pacientam tiek pielāgota terapijas iekārta ar masku un pacients dodas ārstēties mājās un miega slimību centra ārsti un māsiņas kontrolē terapiju ar telemetrijas palīdzību. Aizpildiet testu mājaslapā, noskaidrojiet savu risku un piesakieties uz vizīti pie klīnikas speciālistiem. Miega slimību centrs parūpēsies par jūsu miegu. Osteopātija ir dziedināšanas skola, kas māca, ka ķermenis ir dzīvs organisms ar savām biomehāniskajām un biodinamiskajām likumsakarībām, kurā ir strukturālā, funkcionālā un emocionālā savstarpējā saistība. Andris Zemītis osteopātijas praksē lieto metodes, lai mazinātu, atbrīvotu sastrēgumu, saaugumu un blokāžu esamību. Osteopātija ir biomehānisko sakarību medicīna. Tas nozīmē, ka cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no kājām. Cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no acīm. Tā ir tā lietas, kā saka, filozofiskā būtība, kā mēs to redzam cilvēkā. Ja? Ka nevienmēr tur, kur sāp, nevienmēr tur ir problēma. Mēs ārstējam gan kaulu muskuļu sistēmu, gan arī iekšējo orgānu funkcionālas problēmas. Ar osteopātijas metožu palīdzību tiek veiksmīgi ārstētas galvaskausa traumas, hipertenzijas un hidrocefālijas sindromi, encefalopātija, dažas epilepsijas formas, kā arī iekšējo orgānu funkcionālie traucējumi. Tas problēma klāsts ir samērā plašs, ja, par katru, teiksim, sfēru, ja, tās ir kaulu muskuļu sistēma, tā ir mugurkaula spondiloze, sāpes mugurā, mugurkaula disku problēmas. Tas var būt arī kuņģzarna trapa, teiksim, funkcionālas problēmas, hronisks, dažādas stāvoklis pēc dažādiem iekaisumiem, vēdera dobumā, pēc pielnefrītiem, nīriekaisumiem, ja, pēc ginekoloģiskiem iekaisumiem, pēc operācijām, rētaudu, kur veidojas vēdera dobumā, kas traucē cilvēku iekšējiem orgāniem normāli funkcionēt. Ārstējam mēs arī bērnus, mazus bērnus, zīdaiņus, ar negulēšanu, ar asimetrisku pozu, asimetriskiem tonusiem, atgrūšanas un tā tālāk. Dzīvība, jeb cilvēka veselība, tā ir kustība, ja? Un lai šo te kustību cilvēkā uzturēt, cilvēkam ir regulāri jākustās. Vai tā ir parasta pastaigāšanās, vai tā ir pastaigāšanās ar suni, nojošana, skriešana, jebkura fiziskā aktivitāte mūs vedīs tuvāk veselībai. Uzņēmums Eirogroup nodarbojas ar būvniecības materiālu tirdzniecību, kā arī izgatavo mēbeles pēc individuāla pasūtījuma. Virtuves un vannas istabas mēbeles, kā arī bīdāmās durvis un iebūvējamie skapji. Eirogroup
piedāvā plākšņu materiālus mēbelēm un celtniecībai. Tas ir mēbeļu sagatavs, MDF loksnes, mugursienas, apdars maliņas, detaļu ražošanu, līmēšanu, zāģēšanu, kā arī ekobūvniecībai kokšķiedras plāksnes. Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar juridiskajām. Materiāli tiek iepirkt no lielajām noliktavām Rīgā un vēst uz Liepāju un turēt šeit, lai cilvēks atbraucot var iegādāties uzreiz loksni. Mūsdienās ekobūvniecība kļūst arvien aktuālāka. Eirogrupa piedāvā ekomateriālus mēbelēm un būvniecībai. Ekomateriālu izmantošana ļauj domāt par apkārtējo vidi, kā arī par ilgtermiņa ieguldījumu savā mājoklī. Piedāvājam ekomateriālus karkasmāju būvniecībai, dzīvokļu siltināšanai, cilvēkiem ar alerģijām. Tas ir ekomateriāls, kur nav nekādi ķīmisku piemaisījumu un izmantot gan no bērna līdz pensionāram. Tas ir atstājam pēdu globāli pasaulē, tad netiek piegružot mūsu apkārtējā vide, un visi šie materiāli ir otrais pārstrādājami. Šeit ražojam mēbeles, virtuves, iebūvējamos skapjus, dažādi. Principā mēbeles pēc pasūtījuma tiek izgatavotas. Materiāli tā saplākšņa, mēbeļu lamināta, MDF un finiera, arī masīvu koku loksnēm. Kā arī tagad, kā jaunumu, piedāvājam arī iegādāties sadzīves tehniku. Ja cilvēks pasūta virtuvi, tad viņam nav jāmeklē, jāskraidā par veikaliem. Viņš var viss izdarīt vienā vietā. Tad viņš sataupa savu laiku. Cilvēkam ir kaut kāda savu domu, ko viņš grib redzēt savā telpā, istabā vai koridorā, un tad vairāk vai mazāk tiek saskaņots tas viņa projekts līdz vajadzīgajam jau dizainam galējam. Principā standarta mēbeli var nopirkt jebkurā veikalā, tieši tāpēc ir individuāla ražošana, kurā tiek izgatavots jau pēc cilvēka konkrētām vajadzībām, pēc telpas izmēriem un vēlmēm. Principā tiek ražots ar Austrijā ražotām iekārtām. Tas ir felders, gan zāģi, gan līmējumās iekārtas, gan daudzurbi, un tad salīdzinoši ļoti ātrā laikā var izgatavot detaļas pēc pasūtījuma diezgan augstā kvalitātē. Visi būvmateriāli atrodas uz vietas noliktavā, kas nozīmē, ka nav ilgs gaidīšanas laiks. Eirogrupa, domāsim ilgtermiņā. Rainer ir Rainera Spirģa abadīšanas birojs, kas piedāvā pilna cikla abadīšanas pakalpojumus. Mūsu firma jau ir darbojas 32 gadus, ir samērā laba pieredze, sniedzam pakalpojumus cilvēkiem, kam ir problēmas, kam ir grūtības, kam ir smagi, kas ir zaudējuši kādu tuvinieku. Tad cilvēkiem atliek tikai piezvanīt un atnāk līdz mums, pārējo visu mēs viņu vietā izdarām. Rainer sniedz nogādāšanu no uz ārzemēm vai notikuma vietas, nepieciešamo dokumentu formēšanu, abadīšanas nepieciešamos piederumus, krematorijas pakalpojumus, bēru mīlestību un abadīšanas pakalpojumus, kas iekļauj nesējus, pavadītāju, mācītāju, mūziku un kapsētu pakalpojumus. Ir koku zārki, lakot fulēt tā kā mēbele. Drapētos zārkus izgatavojam paši šeit uz vietas. Tur jau var klients būt kā mākslinieks. Ir zārku paraugi, audumi, paši sakombinē, sakārto. Mēs to burtiski stundu, 2 laiku, atkarībā no sarežģītības, to arī izgatavojam. Ziedus arī izgatavo viena mūsu darbinieca Inga. Ziedu pušķi, vainagi, buķetes uz zārkiem, rokās, turams, viss, floristika ir šeit pat uz vietas. Pirmkārt, gribu pateikt lielu paldies pilsētas domēji par atbalstu. Paldies arī mūsu darbiniekiem, kolektīvam, jo bez viņiem jau nekādīgi. Mums ir paši skaistākie un foršākie puiši, kas ir gatavi pēc pirmā zvana doties jebkurā diennakts laikā uz jebkuru vietu. Esam apbraukuši Eiropu, tālākā vieta, kur esam bijuši ar bērniem, tā ir Amerika. Pat. Ar visu mācītāju lidojām prom. Tajā galā gan viņi kārtoja paši tur tos niansītes, bet no tejienes mēs visu organizējām. Neslimojam, dzīvojam, bet ja gadījumā piemeklē, diemžēl, visi mēs esam mirstīgi. Ja vajag, griezieties pie mums, mēs jums palīdzēsim. Rainer, pilns abadīšanas servis Liepājā, Kurzemē, Latvijā, Eiropā un visā pasaulē.
Skaistuma industrija S9, manikīrs, pedikīrs, frizieris, keratīns matiem, kā arī ādas kopšanas procedūras. Endosfēras procedūra atjauno ādu, samazina ķermeņa apjomus un novērš celulītu. Sejas ādas kopšanas procedūras veic ar pologēnu geneo platformu. Āda kļūst starojoša un tiek uzlabots ādas tonus. Skaistuma industrija S9, Rīgā, Dzirnavu ielā 92.